Sievietēm pavisam noteikti reizi gadā savas krūtis ir jāizmeklē, jo, diemžēl, saslimšana ar krūts vēzi tā ir ļoti aktuāla un nopietna problēma, jo pirmkārt tā ir visbiežākā saslimšana, ar ko vispār sievietes slimo. Otrām kārtām sievietes vēl joprojām līdz galam nenovērtē savu veselību un to, ka tai ir jāpievērš regulāra uzmanība. Ir vairākas sieviešu grupas, kurām būtu jāveic ne tikai sonogrāfija un mamogrāfija, bet arī magnētiskā rezonanse krūšu dziedzeriem. Piemēram, ja sieviete ir individuāli ļoti augsta jutība un sieviete nevar veikt mamogrāfiju stipru sāpju dēļ, kurus sieviete izjūt izmeklējuma laikā, tad šādai sievietei varētu būt apsverama arī magnētiskā rezonanse. Otra pacientu grupa, kurām būtu vēlams un būtu jāveic magnētiskā rezonanse, tās ir paaugstināta riska pacientes, kurām vai nu pašām ir BRCA1-2 gēnu mutācijas, vai arī ir zināms, ka pirmās pakāpes kādai vai vairākām radiniecēm ir šī gēna mutācija. Magnētiskā rezonanse skaitās arī ļoti labs informatīvs izmeklējums pacientiem ar, diemžēl, jau pierādītu krūšu onkoloģiju. Dažkārt mammologi, onkologi var rekomendēt veikt šo izmeklējumu pirms plānotās operācijas, lai varētu korekti izvērtēt slimības apjomu, jo dažkārt gadās tādi gadījumi, kad sonogrāfijā, mammogrāfijā saslimšanas apjoms mums šķiet ir viens, bet veicot magnētisko rezonansi, mēs saprotam, ka tas saslimšanas apjoms viņš ir plašāks, un tas var mainīt operācijas plānojumu un gaitu. Dažkārt magnētisko rezonansi mammologs var nozīmēt pacientē, lai spriestu par ķīmijterapijas efektivitāti, vai jau sievietē ir izoperētu krūts vēzi, lai secinātu par to, ir vai nav recidīvs. Mūsdienās daudzām sievietēm ir krūšu implanti, kur arī būtu regulāri jāpārbauda. Tas skaitās zelta standarts sievietēm ar implantiem, lai izvērtētu to stāvokli. Vidēji magnētiskās rezonanses izmeklējums ilgs no 20 līdz 30 minūtēm. Izmeklējuma laikā pacientam tiek ievadīta intravenoza kontrastviela, līdz ar to nedēļu, maksimums 2 nedēļas pirms izmeklējuma ir jāsagatavo arī asins analīzes, kur tiek izvērtēta nieru funkcija, kreatinīns un glomerulārā filtrācija. Pats izmeklējums tiek veikts pacientam atrodoties guļu stāvoklī uz vēdera, un atšķirībā no mammogrāfijas šeit krūšu dziedzeri tiek pozicionēti tādās kā bedrītēs, un tur dziedzeri netiek saspiesti kā mammogrāfijas izmeklējuma laikā, kas parasti arī rada pacientam šo lielāko diskomfortu sāpes. Tātad šeit sāpes pacients neizjūt. Es gribētu novēlēt sievietēm vairāk par sevīm rūpēties. Jārūpējās par sevīm ne tikai par ārējo izskatu, lai mēs visas esam skaistas un glītas, bet arī par savu iekšējo skaistumu. Tā kā lūdzu rūpēties par sevīm un esat veselas.